jo tā ir neatkarība, darba vietas, visi tie plusi, ko mēs jau esam aprunājuši. Bet, kā teica domātājs un Bāverlī, visam ir savas ēnas puses, kad viņam pēc sievasmīgas nāvas piestādīja bērnu rēķinu. Un tādas ēnas puses ir arī tieši cenā un pieietamībā vietējiem resursiem. Pat labāk es netaisos apšaubīt mežanieku teikto, ka mums Latvijā meža resursi pietiek, bet viņi ir mežā. Un no tā jau siltāk nevienam nepaliek. Tiem resursiem šķeldas veidā ir jānonāk katlā. Un te ir vājā vieta, ka nav firmas, kas spēj lielā daudzumā piegādāt, apgādāt Latvijas enerģētiku ar šķeldu. Viņi vienkārši nav. Milzu daudz šķelda aiziet eksportām uz Lietuvu, Igauniju, Zviedriju. Tur vēl kaut cik pietiek, bet tagad, pateicoties Eiropas finansējumam, nāk jaunas koģenerācijas stacijas, nāk jaunas katlumājas, un tā piemetot šķeldas patēriņš varētu pieaugt tuvākajos 2–3 gados par kādiem 150%. Ja pat labāk dzīvojam Latvijā no rokas mutē, ir tikai šķelda tā, lai piekrītu paši, tad kas būs ar šķeldas cenām nākotnē?